Čau visiem, mani sauc Kristaps, un šodien es parādīšu, kā nomainīt salona gaisa filtru. Principā nomainīt to salona gaisa filtru nav nekādas lielās problēmas. Vienīgais tas ir jāzina, kur viņš atrodas, jo lielākā daļa mašīnām viņš ir vai nu tieši zem vējstikla, šeit kaut kur, vai arī salonā zem bardačoka. Un kur ir, es ielikšu aprakstā, būs links uz lapu, kur ir pamācība principā visiem filtriem, filtru nomaiņai. Tad uzreiz var redzēt, kur atrodas, un nav jādomā, vai jāver vaļā, jāskatās, kur kas atrodas. Tā, kur esam iekšā, brand Volkswagen, Ora 2 litri, un labajā pusē, kur instructions. Tie veidi dažādiem. Principā, viss te būs vienāds, te vienkārši dažādi filtri, tie kodi. Spiežam čiks. Bam! Tā, kur ir mana versija, kas man ir vajadzīga. Un ko mēs redzam, ka filtrs ir augšā šeit. Un principā tad varam sākt nomainīt. Tā, sākam skrūvēt vaļā, redz, kur ir vāciņš, kas mums jānoņem nost. Sākumā tiktu klāt, vajadzēs gumiju paņemt nost. Skrūvējam vaļā. 4 skrūvītes. Principā manas aizdomas apstiprinājās. Filtrs ir galīgi dead. Principā kā pamācībā varam arī apstīties šitien klipsīts, un tad velkam ārā. Var redzēt, ka bišķiņ ir pienācis laiks mainīt. Principā ieteicamais ir vai vienreiz gadā, vai 15 000 reizi, kas pienāk ātrāk. Tā rāmīti mēs nost. Liekam rāmītī jauno filtru. Pretējā secībā visu saliekam kopā. Te varam tuvāk apstīties, kādā stāvoklī ir bijis iepriekšējais filtrs. Man liekas, ka viņš nav, nezinu, cik ilgi mainīts. Tīrā puse. Reāli arī pēc svara var just, jo šitas te, ko es ieliku, arī bija tas pats malē filtrs, bet, reāli mazliet divreiz smagāks, cik tur viss kaut kas saķēries. Ko es varu pastāstīt, ir principā parasti divu veidu tipi šitiem filtriem. Viens ir parastais, un tad vēl ir kur ar aktivēto ogli. It kā tas palīdzot, teiksim, smakas novērst, izfiltrējot tā ogli. Kā ir īstenībā, nezinu, grūti teikt. Tātad, kam vēl vajadzētu pievērst uzmanību, tas ir viņiem parasti sēnos ir norādīta bultiņa. Airflow, tas ir gaisa virziens, kur ir, ja mums viņš ir jāliek šādi te, tad virziens gaisa būs no augšas uz iekšu. Viens arī no iemesliem, kāpēc logs visi ciet, varbūt netīrs salona gaisa filtrs.
vietā. Tagad uzliekam kaciņu. Liekam atpakaļ gumiju. Principā viss. Filtru nomaiņa pabeigta. Tas šodienai ir viss. Ceru, ka kādam noderēja. Uz drīz tikšanos!